Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Tava apdrošināšanas polise. Šodienas rakstu vieta. Visaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu. Nekāds ļaunums tev nenotiks, nec kāda nediena tuvosies tavai teltī. 91. psalms, 9. un 10. pāns. Šodienas pārdomas. Vai bija dzirdējis, ka 91. psalmu sauc par Dieva apdrošināšanas polisi viņa bērniem? Droši, ka visi esam dzīvē saskārušies ar apdrošināšanas polisēm un zinām, ka tām ir arī nosacījumi, kurus abas puses apņemas pildīt. Lasot Dieva polisi, skaidri izskan nosacījumi, kas tos aktivizē. Mums jāizvēlas uzticēties Dievam, jādzīvo sadraudzībā ar viņu un pilnīgi jāpaļaujas uz viņu. Svarīgi ir saprast, ka šī polise darbojas tikai tad, ja tev ir patiesa sirds sadraudzība ar tās autoru. Tā noteikti nedarbosies, ja ierāmēti karāsies kaut kur uz nagliņas. Tā nav arī kaut kāda mantra, ko skaitīt, bet gan saruna ar Dievu. Apņemies šodien izlasīt, pārdomāt un saglabāt savā sirdī 91. psalma vārdus. Velti laiku attiecībām ar Dievu, un tā aktivizē visas Dieva polises priekšrocības savā dzīvē jau šodien. Šodienas lūkšana. Tēvs, es paļaujos uz Tevi kā manu glābēju un aizstāvi. Es zinu, ka Tu esi uzticams. Atklājies man personīgi. Es izvēlos iepazīt Tevi. Māci man iesakņot Tavus apsolījumus dziļi sirdī, lai varu baudīt visas Tava bērna privilēģijas. Jēzus vārdā. Āmen.